Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana auditorija būs bankā Citadele. Un šis video būs par jaunajiem projektiem. Un, lai atbildētu uz jautājumu, kas ir jaunie projekti, es esmu aicinājis palīgā Ausekli Sarkanu. Jaunie projekti, un īpaši mēs skatāmies dzīvojamā fonda jaunos projektus, ar to mēs saprotam dzīvokļus, kas ir būvēti pēc 2000. gada. Ja, tā kā jaunāki un mazāk jauni, bet kopumā jauni būvētas ēkas. Un arī mēs tiem pieskatām klāt kapitāli renovētas, kapitāli atjaunotas, vēsturiskas ēkas. Ja mēs skatāmies jau tālāk par jaunajiem projektiem, tad tur tie darījumi veido aptuveni 1/3 daļu no kopējo dzīvokļu darījumu skaita. Protams, Rīgā un Pierīgā šis īpatsvars ir augstāks, kur tiek attīstīti jaunie projekti. Reģionās, protams, tas būs daudz zemāks, kur pārsvarā jaunos projektus neattīsta, jo tīri tas nav ekonomiski pamatots. Ja mēs skatāmies šo te Rīgu un Pierīgu, tad aptuveni jauno projektu darījums sadalīsies 3 daļās. 1/3 daļa būs jauni būvēti īpašumi un pirmreizējie darījumi. Tas nozīmē, ka īpašums, kad tas attīstājs to ir uzbūvējis, tiek pārdots pirmo reizi. Pirmreizējais darījums. 1/3 daļa veidos jaunie projekti, kas būs otrreizējie darījumi. Tas savukārt nozīmē īpašumu, kas ir uzbūvēts starp 2000 un, piemēram, 2021 vai 2022 gadu un tiek pārdoti 2., 3., 4. vai kādu no tālākām reizēm. Otrreizējie darījumi. 3/3 daļa attiecīgi veidos visāda veida renovētas ēkas, bet pārsvarā to mēs sapratīsim kapitāli renovētas ēkas, kur tas gala apdares līmenis, gala arī kvalitātes līmenis iedzīvotājiem būs jau stipri pielīdzināms jaunajam projektam. Par renovētām mājām gan var noteikti piebilst, pie šī brīža pieaugošajām energo cenām attiecīgi energoefektivitāte ir būtiska. Un jaunajiem projektiem arī, jo jaunāk māja ir būvēta, piemēram, šogad, pagājušajā gadā, jo tā būs energoefektīvāka. Ja mēs skatīsimies turpretim, piemēram, māja, kas ir būvēta 2010. gadā vai 2005. gadā, tā jau būs stipri mazāk energoefektīva. Savukārt šīs renovētās ēkas atkarībā no situācijas, varbūt siltināts, varbūt nesiltināts, būs ar dažādu energoefektivitātes līmeni. Tas pie augstām enerģijas cenām, protams, arī ietekmēs cenu starpību šiem jaunajiem projektiem. Ja mēs skatāmies uz jauno projektu cenām un domājam, kā tos varētu tālāk iedalīt, tad iedalījums ir pēc atrašanās vietas, pēc iekštelpu, ārtelpu kvalitātes un, protams, pēc cenas. Visprecīzāk iedalījumu, protams, var izveidot tieši balstoties no cenas. Pirmā klase, kas būs arī vispieejamākā, ir ekonomu klase. Ekonomu klase jaunajiem projektiem nozīmē vispieejamākie jaunie projekti. Vispieejamākos jaunos projektus bieži vien izmanto kā, tā saka, pirmo pirkumu jaunas ģimenes, kas ir lielākais pircējs šiem projektiem. Lielākoties, starp citu, pērk arī ar bankas kredītu, kā piemēram Citadeles bankas, un pērk ar Altuma atbalsta programmu, kas šo te pieejamību ievērojami paaugstina. Bankas ļoti labprāt, starp citu, finansē jebkura veida jaunos projektus, bet it īpaši ekonomu klases projektus un jaunajām ģimenēm. Šo projektu cenas šobrīd apmēram sastādīs kaut kur starp 2000 un 2400 eiro par kvadrātmetru jauni būvētam pirmreizējam darījumam. Protams, otrreizējam darījumam, saucamajā sekundārajā tirgu, šīs cenas varētu būt arī zemākas. Šie ekonomu klases jaunie projekti pārsvarā būs Rīgas perifērija, mikrorajoni vai Pierīga. Nākamā klase ir vidējas klases jaunie projekti. Vidējas klases jaunie projekti reizēm kā atsevišķa klase netiek izdalīta, bet, manuprāt, to būtu ļoti vērtīgi izdalīt, jo tā aizpild šo, teiksim, tādu brīvo vietu, ja tā varētu teikt, jauno projektu tirgu starp ekonomu klasi un to, kas jau nāk tālāk, kas ir biznesa klase. Vidējās klases projekti jau būs iespējams nedaudz labākā lokācijā, kas nozīmē, tie varētu būt mikrorajoni, bet pēc atrašanās distances jau tuvāk centram. Varētu būt arī, piemēram, Āgenskalns, varētu būt, piemēram, Torņkalns, varētu būt, piemēram, Teika, varētu būt, piemēram, arī citi tuvāki rajoni. Cena, protams, jau sāk palikt augstāk, bet augstāk arī noteikti būs kvalitāte šiem projektiem. Centrā vidējas klases projektu pārsvarā vēl nebūs. Cena vidējas klases projektiem par pirmreizējiem darījumiem šobrīd visticamāk būs apmēram starp 2300 un 2500–2600 eiro par kvadrātmetru. Tālāk, kā nākamā klase, sekos jau biznesa klase. Biznesa klase, kā nosakums sevī ietver, ir jau tāda augstākas klases jaunais projekts.
Tas savukārt nozīmē ko? Ka šis ir piemērots cilvēkiem jau ar augstākiem ienākumiem, kas varētu būt, piemēram, mazā vidējā biznesa vai nu vadītāji, vai nu īpašnieki, vai nu kāda liela uzņēmuma vidējā augstākā līmeņa vadītāji. Biznesa klases viens no tiem faktoriem un arī visām augstākām klasēm būs vieta. Nekustamam īpašumam praktiski nekas nav svarīgāks par vietu. Un katrai vietai, ja tā varētu teikt, ir sava klase. Biznesa klases projektiem, kā likums, būs jau jābūt tuvāk centram vai būs jābūt kādām no tā saucamajām dārgajām apkaimēm, piemēram, Rīgas Meža parks, varētu teikt, varbūt Āgenskalns, varētu teikt pat Ķīpsala, kas jau pēc vietas definē, jā, tas nav tehniski centrs, bet vērtības ziņā ir tam pielīdzināms. Apdares līmenis, projekta arhitektūras līmenis, iespējams labiekārtojuma līmenis jau ir jūtami augstāks kā vidējas klases un ekonomika klases projektā. Būtiski piebilst, veidojās arī atsevišķas teritorijas Rīgā, kas ir, piemēram, Mārupē, vai tur, kur ir pie Spicas, kas ir Mārupas un Rīgas tāds kā krustojuma punkts, varbūt arī Teikā, kur veidojas šīs jaunās biznesa klases, tāda kā attīstības centri. Tālāk jau sekos premium klase, kas arī līdzīgi kā nosaukums ietver, jau ir kaut kas vēl dārgāks, vēl jau kaut kas ekskluzīvāks. Par cenām. Biznesa klases cenas jau būs kaut kas starp 2500 un varbūt 2800, varbūt 2900, kaut kur tajā nogrieznī. Premium klases projekti jau būs vēl labāki, vēl, negribās varbūt teikt vēl ekskluzīvi, bet droši vien jau var teikt vārdu ekskluzīvi. Ekskluzīvāka apdari, arhitektūra un noteikti vieta. Premium klases projekti, kā likums prasīs, vai nu tie būs Rīgas centrā, vai nu kāds ir pierasts Latvijas gadījumā Jūrmalā. Jo Jūrmala principā ir, varētu būt Jūrmalā būt arī kādi biznesa klases projekti, bet tur lielākā daļa projekti dēļ vietas, dēļ kvalitātes būs premium un būs luxury klases projekti. Rīgas gadījumā tas pārsvarā būs centrs, varbūt arī klusais centrs, jau vēl labākas vietas. Šim projektiem cenas jau droši vien būs lielākā nogrieznī un varbūt kaut kas starp varbūt 2800 un jau tur varbūt līdz 3400, 3500 kaut kur tajā nogrieznī. Noslēdzošā klase, visdārgākā klase, visekskluzīvākā klase jau būs tad attiecīgi luxury klase, kas ir jebkas varbūt no 3300, 3500 un uz augšu, un augšējā robeža, teiksim tā, nav ierobežota. Ja, tur ir Latvijas gadījumā ir projekti par 5, 6, 7, 8 un vairāk tūkstošiem eiro kvadrātmetrā. Un, protams, ko tas pieprasa? Tikai vislabāko atrašanās vietu, visaugstāko kvalitātes līmeni, visinteresantāko, efektīvāko arhitektūru, iespējams arī servisu, concierge servisu, dažādas apkalpošanas servisu, atsevišķos projektos saucamais viesnīcas līmeņa servis, viss, kā saka, pieejams un visaugstākais, ko dzīvē var vēlēties, ja, protams, par to var samaksāt. Būtiski piebilst, ka šīs cenu kategorijas un šīs klases nav skaidri nodefinētas. Nav tāds viens konkrēts veids, ka pie šīs cenas ir šī klase un pie šīs ir tā klase. Ir noteiktas zonas, kur šīs cenas pārklājās. Un tur jau tā klase, kurā tieši ietilps, būs atkarīga ne tikai no cenas, bet no vietas, no stāvokļa, no interjera, eksterjera kvalitātes un varbūt arī kaut kur uz robežām. Cits arī būtisks aspekts, ka saistībā ar kopējo būvizmaksu pieaugumu un tos ap inflāciju cenām pieaugot, arī visu šo klašu cipari ir sākuši pieaugt un attiecīgi virzās augšup. Būtiska nianse. Renovācijas ēkas arī var likt uz šo te kopējo jauno projektu klasifikāciju. Renovētām ēkām gan tās cenas kopumā būs nedaudz zemākas kā jauni būvētām ēkām. Galvenokārt atšķirība būs saistībā ar energoefektivitāti, kas renovētai ēkai pārsvarā būs zemāka. Atsevišķās situācijās gan tā starpība var būt mazāka, jo šī renovētā ēka ir ekskluzīvā atrašanās vietā, kas daļēji varbūt kompensē vai atspēko energoefektivitātes samazinājumu. Tā var iedalīt jaunos projektus, tāda ir jauno projektu klasifikācija, un tā mēs varam kopumā norientēties, kāds ir katrs projekta veids. Protams, vislabāk to būtu saprast, apskatot jau vairākus projektus, iepazīstot katru klasi padziļinātāk un jau skatoties, kas ir tās nianses, ne, protams, tikai cena, bet kas ir tieši projektam iekšpusē, kas ir projektam ārpusē, kāds ir aprīkojums, kur jau vēl precīzāk var saprast, kas ietilps katrā klasē un par ko, protams, ir vērts samaksāt augstāku cenu. Ar to noslēdzu šo video. Paldies par skatīšanos un uz tikšanos kādā citā video.